Ejo! Jauna epizode manā podkāstā. Esmu apakaļ. Pačīkstēs bišķi mans krēsls, bišķi es pats pačīkstēšu par kaut kādām lietām un kādiem seriāliem un par to, kas notiek. Kā teikt, lielais basīts ir, lielie basketbola svēki ir sākušies, Latvijas izlas ir uzsākusi savus gaitas pasaules kausā 2023 un iesākusi ir ļoti veiksmīgi. Šodien gan vēl vakarā spēle ir ar Kanādu. Un to spēli grūti prognozēt, bet līdz šim debijas spēlēs ar grabām Libānas izlas ar plus 39 punkti. Un tur trojkas visi liek iekšā, tā kā vienkārši ar acīm ciet bez mazvai. Bet tā ir Libānas izlas, tur ir laikam nekās baigi no viņas nav. Un tad 2 dienas atpakaļ lielais pārsteigums. Latvija uzvarēja Francijas izlasi. Pirmo reizi vispār uzvar tā kā Francijas izlasi oficiālos turnīros. Pirms tam bijām uzvarējuši kaut tās 2 pārbaudas spēlēs, bet tas tik ļoti neskaitās. Un, bet baigi labi. Šis gads vispār sportam pagaidām baigi labi iet, ja godīgi. Tieši komandas sportam gribētu tā kā piebilst. Tā individuāli nesakoja nevienam līdz. Jo, ja tā paskatās, Latvijas hokeja izlas paņem bronzas medaļu pasaules čempionātā un vēl savās mājās, tā kā vai ne, plus mīnus. Bet lielākā daļa čempionāta spēlēja mājās, un tas jau vispār tā kā ritīgā huēna, ka tā kā beidzot sportā latvieši nečauko. Jo vienmēr ir bijis tas tā kā kaut kāds rītīgais standarts, ka mēs uzvaram un beigās tā kā izlaižam kaut kādas uzvaras. Un es nezinu, tā kā tas jau bija iesēdies, man liekas, kāda latviešu mentalitātei, ka mēs nemākam uzvarēt, vai ne? Mēs mākam tikai skaisti zaudēt. Bet līdz šim tā bija, bet šogad iespējams notiek kaut kāds neliels pagrieziena punkts, un tas ir prieks reāli redzēt. Un arī Latvijas basketbola izlast, un tā spēle vispār tā kā fenomenāli. Ja tā pastāst, tā kā Francijas izlas, kāda kalibra izlas tā ir. Viena no spēcīgākajām izlasēm pasaulē. Viņi gāja pēc zelta. Labi, viņiem pirmā spēlē tur pieņemsim notika tāds kaut kāds bijuši fiasko, kā teikt. Un viņi kārtīgi zaudēja Kanādas izlasē tur 2. puslaikā. Un, uz šo spēli es teiktu, ka viņi iznāca, es nezinu, izstījās diezgan gatavi, un viņi jau spēlēja ļoti labi. Un ko izdara Latvijas izlas? Viņi nospēlēja labāk. Pats interesantākais vispār tas, ka Francijas izlas atradās vadībā 39 minūtes un 37 sekundes no visām 40 minūtēm, kas ir jāspēlē. Beigās mēs izvirzamies vadībā pēdējās 20 sekundēs un noturam uzvaru un uzvaram beigās. Un tas tā kā parāda kaut kādu jau tādu, kaut kādu jauno paudzi, kas nāk iekšā, kas māk uzvarēt. Jo, tas, kad mēs atpakaļ vēsturē, mums ir bijuši daudz ļoti labu spēlētāji, kas ir spēlējuši Latvijas izlasē, un arī hokejā un basītī par futbolu. Tas tā bišķi savādāk futbolu. Latvijā nejēdz neviens spēlēt. Bet, kad nāk tā iekšā jaunā paudze, un visi bija sportā aprindās, kā teikt, runāja, kā tā būs, kad nāks jaunie, un tā kā vecie jau taču tie bija tik labi, un jaunie neturēs, un ko atnāk un izdara jaunie, beidzot tā kā sāk uzvarēt. Nevar zināt, kā tas čempionāts turpināsies. Tā, 2 sekundes, es gribu izmesties. Kā tautā saka. Nevar zināt, kā čempionāts turpināsies. Iespējams, mēs šodien kārtīgi zaudam Kanādai, Kanādas izlasē. Un ja kārtīgi zaudam Kanādas izlasē, kas mums dod jau kaut kādus ne tik labi bilants, tur plus mīnus punktos. Un pēc tam jau mēs ejam ārā no grupas ar bilanci 2 uzvaras, 1 zaudējums. Un lai pēc tam tiktu ceturdaļu finālā, tur būtu, man liekas, tad jāuzvar gan Brazīlija, gan Spānija, cik es saprotu. Vai arī Spānija ir jāuzvara. Un tas jau tik viegli nebūs. Jā, man liekas, tad būs Spānijā spēlē, ja mēs zaudam. Es tā saprotu. Tas sistēma arī bišķi sarežģīta. Un iespējams, ka mēs varam vienkārši nākušās spēles visu zaudēt, un mēs paliksim kā 16. Kaut kāda 11. komanda iespējams. Tur
Un tad tā pastāst globāli, nu, kas jau tas nav. Bet vienalga, kā debijas čempionāts, pirmo reizi tiekam uz pasaules kausu. Un jau tiekam ārā no grupas, kas ir, tas ir pozitīvi, es domāju, reāli. Tā kā tādā virzienā vajadzētu tam sportam arī doties. Un vēl par basītu runājot, tagad es tā bišķi padomāju. Es tur lasīju, kad cels augšā kaut kādu Daugavas, kaut kādu basketbolu kompleksu milzīgu, pa 14 miljoniem, cels augšā kaut kādu basketbolu kompleksu, tur būs, jaunas tehnoloģijas, jaunas zāles, vai ne, Rīgā, vieta, kurā jauniešiem trenēties, basīt, un viss ir super. Bet 14 fucking miljoni. Mums Latvijā treneriem jau tā neko nemaksā. Treneri trenē tur kaut kādas 11, labi, es varu pārspīlēt, bet ļoti daudz kaut kādas jauniešu komandas. Un tas sīkus bērns, vai ne? Viņi ir tie, kas tā kā veido to Latvijas nākotni. Un viņi tā dzīvos kaut kādām kapeikām, un viņiem ir jāmeklē papildus darbs, lai viņi varētu atļauties vispār trenēt basketbolistus jaunos, vai ne? Un tā treneri Latvijā vispār nav. Un man liekas, tas kaut kāds viens no faktoriem, kas arī pietrūkst. Labi, var jau piesaistīt kaut kāds ārzemju speciālists un tā, un var redzēt, ka tas arī šoreiz ir nostrādājis. Bet ar ārzemju speciālistiem tu nekad nevar zināt, tas tāds milzīgs gambles ir. Paņemt kaut kādu ārzemju speciālistu, jā, viņam tur CV ir labs, bet cik viņam ir liela motivācija reāli strādāt ar izlasi, kas tā kā nav viņa nacionāla izlase. Viņam tas būtu vienkārši darbs. Šeit gan šajā gadījumā Luka Banki, Latvijas izlases treneris, viņš ir, var redzēt, ka viņš ļoti ir invested. Viņš ļoti ir iekšā visā Latvijas basketbola sistēmā, un viņš pat atteica kaut kādu ļoti labu piedāvājumu no Eurolīgas klubu, vai ne, un tā kā, lai tikai paliktu un trenētu Latvijas izlasi. Šeit tādā ziņā ir paveicies, bet man liekas, ja es nezinu, kā tā visa birokrātija strādā un tā, bet, tiešām nevar, es vienkārši iedomājos, ja tos 14 miljonus atvēlē basketbola sporta infrastruktūras uzlabošanai, bet nevis infrastruktūras, bet tā kā speciālistiem vienkārši treneriem atalgojums uzlabot, vai ne, kaut kādas studiju iespējas uzlabot, jo 14 miljoni, es nezinu, tas tā kā treneri cik Latvijā ir. Nav viņi baigi daudz, es domāju, ka katram tur pacelt algas, kas uzreiz rada lielāku pieprasījumu vispār pēc tāda amata, kā basketbola treneris, un to izvēlās bieži vien tie paši sportisti, kas spēlē to basketbolu, jo basketbols Latvijā ir ļoti populārs, tīpaši Porziņu, un tagad basketbolisti Latvijā ir bijuši un vienmēr būs ļoti labā līmenī, bet ir tādi, kas tā kā nesasniedz to līmeni, un daudz tā kā izvēlās būt pa treneri, bet daudz arī neizvēlās būt pa treneri, jo tā kā tas darbs ir nepateicīgs. Vispār, varbūt, ja tu tā kā beigās tur īsities kaut kur, bet kā parasts jauniešu treneris, pa kāpējām principā dzīvo. Un tīri uz kaut kādu rītīgu basketbola entuziasmu, kas ir ļoti vajadzīgs un svarīgs, un tas daudziem arī ir, bet tīri uz entuziasmu nekad neuzbūvēs kaut kādas spēcīgas sistēmas, kuras var konkurēt ar pasaulē pārējām, vai ne? Tīpaši, ja salīdzim mums tādu mazu zemi, Latviju ar citām basketbola lielvalstīm. Tāpēc forši jau ir, ka tiek attīstīta tieši tā infrastruktūra, bet man liekas, tā ka īsti nav svarīgi, kādos laukumos tu spēlē. Galvenais, ka ir gros, līnijas novilkts un ir basketbola bumba, bet vajag spēcīgas cilvēks, kas ir gatavi strādāt ar tiem jauniešiem. Un, man liekas, ir tāds bišķi pļāviens sejā, tā kā tik milzīgu naudu, vienkārši izmest kaut kāds viens ēkas uzbūvēšanā. Kas tur strādās, vai ne? Tā kā es domāju, man liekas, tā kā treneri jau tā kā noteikti, gan jau iet pie savienības un notiek kaut kādas diskusijas par atalgojumu pacelšanu, jo tas atalgojums ir minimāls. Un tad tu vienkārši izlasi kā treneris ziņu, ka pa 14 fucking miljoniem būvēs kaut kādu jaunu basketbolu
Ne tā arēna, bet vienkārši kaut milzīgi treniņu zāli, cik es saprotu. Tur kaut 5-6 laukumu laikam trenižera zāli un viss, kas tur ir, tas viss ir vajadzīgs, viss ir zāja bijis, vai ne? Bet švajag cilvēks, kas ir gatavs strādāt tur arī. Kurš kā ģēgiet būvēt kaut ko tādu, ja nav kas strādā, tā kā. Būs jāuzraksta Latvijas Basketbola Savienībai. Un jāuzprasa vienkārši, kas pa hoiņu, bļā. Jo noteikti es uzskatu, ka tāda nav noteikti labāk ir ieguldīt kaut kādos speciālistos. Tā kā tas tā bišķi pa basīti. Šodien spēle pret Kanādu. Liekam augstus likmes, turam īkšķus un tā kā reāli cerams, ka fucking uzvarēsim fucking Kanādu. Un tad jau vispār. Tad izredzes iekļūt ceturdaļu finālā daudz lielāks, kas vispār būtu. Tad ir, ja mēs tiktu fucking ceturdaļu finālā. Un pēc tam vēl pusfinālā. Oh my god, vēl vien brīvdienu, veči. Būs vēl vien brīvdienu, varēs pist to ogu, bļa. Un jā, uz to arī ceram. Es nesen arī, cits tematu maiņa, smoothly nomainīt tematu. Kad laika apakaļ, es arī aizbraucu uz Liepāju uz mājām, un tur ir televizors, un tā kā ieslēdzu, skatos, kas tur iet, un ir tāds kaut kāds šovs, raidījums, ko neteikt. Un tad tur kā nāk katrā sērijā kaut kāda tā kā jauna dalībnieki, es nezinu, jaunas grupas, jaunas minoritātes, principā minoritātes tur tiek izvēlētas. Un tur pieņemsim, ko neteikt invalīdiem, ko neteikt aklam cilvēkam. Un tad ir, ko neteikt vegānam, vai ne? Bet man liekas tik stulbi, tā kā vienkārši tur ir kaut kāds 20 sērijas, un izvēlēts visādas grupas, visādas minoritātes, kurām nevar neko teikt. Un beigās, ja tu tā pasties, tu nevar runāt, tu vienkārši tev ir jāklusē. Tu nevar vispār izpaust savas idejas, savas domas, savu viedokli, jo uzreiz kāds ir aizvainots un kāds apvainojās, un tas uzreiz tiek uzsvērts personīgi, un gan jau ir noteikti gadījumi, ka tas tiek personīgi vērsts pret viņiem, bet liekas tā bišķi debila vienkārši tā kā, ko neteikt, vai ne? Kas kaut kāds tā kā vārdu brīvība jau ir, un tā eksistē, un tā ir bijusi, un tu vari teikt, ko tu gribi, bet tā kaut kā bišķi tiek apspiests kaut kā. Visi grib viens otru tik ļoti aizsargāt, ka beigās tev ir vienkārši jāklusē. Un arī tur tā bišķi stulbu, ko neteikt aklam cilvēkam. Un tad tur viens bija redzēsimies vēlāk. Tas ir smieklīgi. Tas ir reāli smieklīgi. Atvainojos par savu klepu. Pateikt aklam cilvēkam redzēsimies vēlāk. Galvenais viņi paši, viņi izlasa, protams, ar savā tajā šriftā, savā fontā. Redzēsimies vēlāk, viņi paši ieņirs par to. Viņi tad, tu vari teikt to, tā kā tas ir normāli. Man liekas, tie raidījuma vadītāji, viņi ir izvēlējušies tā kā visbēsikākās lietas, kuras tā kā pateikt viņiem, lai tā kā, jūs tie iemet kādu komentāru. Patiesībā vienkārši jau kaut kādā tabū līmenī liek ieliktas kaut kādas ķipā frāzes, kuras tā kā tu reāli var teikt, un tas nav nekas tāds. Bet kaut kā, nē, viņš taču neredz, tu nevar teikt, redzēsimies vēlāk, vai ne? Tiem cilvēkiem pašiem ir humora izjūt par to arī. Tā kā, tur reāli viņi paši stāsti ņieņirdz, vai ne? Un tā kā, protams, es nespēju iedomāties, kāda ir dzīve būt aklam. Es domāju, tas, ka tev pazūd viena maņa un tik vēl svarīga, tas noteikti dzīve apgrūtina, bet viņiem ar to ir jāsadzīvo. Tas nav viegli, bet redzēsimies vēlāk. Tā frāze, es nezinu, tas nav, man liekas, nekas tāds. Tur vēl arī bija cilvēki ar amputāciju, ko neteikt cilvēkiem ar amputāciju. Un tur tie visi varianti, arī tādi, tādi light, nekas traks. Zini, ko tu nevari tādam cilvēkam? Ko tu reāli nevari teikt cilvēkam, kuram ir bijusi amputācija, tu pateikt, tu esi kroplis, vai ne? Tas ir tā kā
tas ir ļoti aizvainojoši, un tur tu vispār nepadomā par viņu, vienkārši izspļauj kaut ko ļoti, tā kā, man liekas, ofensīvu, tā kā kaut kādas tādas frāzes tu toči nevar teikt, bet neko tādu tie raidījumu vadītāji laikam neuzdrīkstējās darīt, jo es pat labāk dzirdētu, jā, ja viņi būtu ielikuši kā frāzi kā tādu, cilvēks, kurš tā kā zaudējis kaut kādu, tur jā, kāju, roku, lai viņš tā kā reāli varētu dabūt labāku tādu reakciju un saprast, vēl vairāk saprast, vai ne, tā kā viņu sajūtas, ja viņš tā kā, piemēram, pateikt savus komentārus par šādu frāzi. Bet, nu, tur, bļā, jāuzlabo atmiņu būs noteikti, es neatceros, kas tur bija. Fucking hell. Bet bija tāds tūl, piemēram. You gotta take my word for it, you know? Tur bija, un es zinu, un tur bija, reāli tur bija. Tā kā jā, un tad jā, vat interesanti, tā kā tur uzaicina tādus, tā kā jā, cilvēks, kur ir akli, cilvēks, kuriem trūkst ķermeņdaļas, nu trūkst, kuriem bijuši amputācija, un tādu uzaicina vegānus. Ko neteikt vegāniem? You know what? Vegāniem tu var teikt visu. Visu, ko tu gribi. Vai nu viņš par to pasmiesies, vai nu viņš par to apvainosies. Un man liekas, ja viņš apvainosies, būs vēl rēcīgāk. Jo tā kā, saprot, cilvēks, kurš ir akls un kuram bijusi amputācija, viņam nav bijusi izvēle kļūt par tādu, ne? Viņš vienkārši kaut kas ir iespējams traģisks noticis, un tās ir bijušas kaut kādas sekas kaut kādai lietai, vai ne? Viņam nav bijusi tā izvēle, un viņam ir jāsadzīvo ar to, un ar visu to slikto, kas nāk līdzi. Un, bet vegāni, viņi to izvēlās, un tu pats to izvēlēs darīt, un es nezinu, kāpēc uzreiz tā kā ritīgi kaut kādā defensive modā iekšā, ja tā kā tev kaut ko bišķi pārmet, un tā kā bišķi varbūt uzdirš virsū, tā kā, nu tā kā, come on. Tā ir tā izvēle. Nav tā, ka ja tu sāks ēst gaļu, un tu pēkšņi vienkārši tā kā nomirs. Iespējams, tev būs sūdīgi, es esmu dzirdējis, ja tu ilgi neēd gaļu, tu sāc ēst gaļu, tad tev var palikt sūdīgi. Bet tā kā tu pats to izvēlējies, nu tad arī nebrīnies, ja kāds kaut ko tā kā ieņirt pa tevi. Un es nezinu, tas tā bišķi dīvaini liekas. Un tur arī bija, ko neteikt, gejiem un lesbietēm. Vēl es pateikšu, ko neteikt gejiem un lesbietēm. You faggot. Vat to tu nesaki viņiem. Tādus ofensīvu vārdus, man ne, kaut kādas tā kā slurs, tas pat ir angliski, man ne, es pat nezinu, kā tas latviski tulkojas, kaut kāds pediņš, gan jau tas vairāk tāds. Nu, tā kā, tu pediņ, vat, nu, to tu nesaki viņiem. Tā kā, tas ir ļoti, tas skaidrs, ka tu nerespektē otru cilvēku, man ne. Un tur jau arī tā geja un lesbietis, viņi jau neizvēlās to, vai ne? Viņi nepietaļās vienu dienu, es būšu gejs tagad, kā piemēram vegāni, es nezinu. Un tādas lietas tu nevar viņiem teikt, bet kas tur bija? Nu, tur bija kaut kāda smieklīga, kaut kāda stereotipiska Facebook posti, vai ne? Tā kā kādu piemēru tu rādi bērniem, bla, 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 un tā kā, es nezinu, man liekas, tās tēmas, viņš ir tik ļoti jau aprunāts, un vienkārši cik var maukt vienu to pašu uz riņķi. Un, bet jā, man vienkārši man tāds sajūta, ka tie šovu veidotāji ir palaiduši garām milzīgi iespēju uztaisīt reāli labu šovu. Nu, tādu reāli. Varbūt, tā kā es nezinu, ko neteikt vegāniem, es nezinu, tu esi debīls, varbūt tas būtu kaut kas tāds, tā kā, ko tu te čakarējies, vai ne, tā kā. Protams, vegānismam kā tādam ir ļoti daudz pozitīvās puses, un vispār, ja cilvēki uz pasaules visi būtu vegāni, mēs to visu globālo sasilšanas situāciju mēs uzlabotu tur daudzkārtīgi, jo tas cik daudz ūdeni vajag, lai tā kā
dabūt beigās kaut kādu 1 litru ar pienu, man liekas, kaut 30 litru ūdens pret 1 litru pienu, vai ne? Dzeramais ūdens, vai ne? Ko mēs tā kā vienkārši dodam gotiņām, lai viņas tur dzer, vai ne? Un tur ir tās pozitīvās lietas, bet tā kā ir tie vegāni vienkārši, es nezinu, tas vienkārši tās rīdīgais jau stereotips ir izveidojies, man liekas, par vegāniem, ka viņi ir ļoti kaitinoši. Un, man liekas, tur tas prikols, ka vienkārši tā kaut kāda daļa vegāniem, kas ir tie kaitinošie, viņi sabojā visu to momentu, vai ne? Tik cik es redzēju tajā raidījuma sērijā, tur, grūtā spriest, bet nelikās, ka tur bija kāds, kurš tā kā varbūt tā visu uztvert personiski, bet tās lietas, es nezinu, ko neteikt vegāniem, taču bija, tur reāli pohuj, come on, tas cilvēks ir izvēlējies būt vegāns, un tā kā, tad es varu pateikt, ko es domāju, vai ne? Ne jau es iešu tagad tā kā apsmiet invalīdu, viņam nebija izvēles, vai ne, tajā visā, un tas ir visam kaut kas cits, vai ne, bet pa vegāniem, come on. Ko neteikt vegāniem? Tas ir sīkums reāli. Sīkums tas ir. Un, man liekas, jo mēs vairāk kaut kā ierobežosim viens otru, mēs jau vienkārši dalām kaut kādās vidīgās grupās. Katrs cilvēks ieiet kaut kādā minoritātē, vai ne? Un mēs esam katrs nereāli apspiests, un tagad mēs apvainojamies uz viens uz otru. Mēs nevaram būt atklāti viens pret otru. Un tur tā milzīgākā problēma tajā visā, ka mēs nevaram būt atklāti viens ar otru. Tik līdz kaut kas tev, kaut kā visi paņem, visu tik personiski uzreiz, kad tā kā pasaules gals un tu esi tā kā ļauns un sākās viss no gālā. Bija tāda laba, man liekas, Raimonda Paula dziesma vienkārši. Perfect čalis. Gan jau es nezinu, vai vārds rakstījis, bet tas ir tāds labs teiciens. Bet es noteikti pašakošu tam šovam vēl līdzi. Tur ir, es redzēju kaut kādas 7 epizodes. Un jāpačeko vairāk līdzi. Varētu noskatīties to visu līdz galam. Un kas vēl ir tāds labs? Kaut kad pāris dienas apakaļ darbā nebija ko darīt. Vēl maiņa, vakar maiņa, nebija ko darīt, jāgaida. Kad beigsies darbs, un es izdomāju tāds, kaut kas jāpaskatās. Tur YouTube'ā, un tu, ka izlēc video, kaut kāds 19-gadīgs čalītis ar savu būru laivu mauc pāri okeānam. No Havajī līdz Francijai, kaut Francijas salai, man liekas, Haitī. Es ļoti ceru, ka tas ir Francija. Haitī. Bet, laikam no Havajī uz Haitī. Un Čāls vienkārši dokumentē, kā viņš viens pats 19 gados mauc pāri visam okeānam. Es pat nedomāju, ka tas ir fucking reāli. Man liekas, tā kā kaut okeāna vidū, tur ir jābūt kādām milzīgām vētrām, vai ne, un milzīgi viļņi. Es tādas filmas esmu redzējis, es atceros bērnībā. Es taču nostījos kaut kādu filmu, man bija 7, 6 gadi, reāli kasetēs. Vēl bija, skatījos filmas kasetēs, bija ierakstīt kaut kādu filmu kasetē. Un pa kādiem zvejniekiem, kuri tur kaut kur ar okeānā devās, un viņas tur viņi beigās nomira, jo viņus noskaloja. Manā bērnu prātā es atceros to kadru, milzīgākais vilnis, kādu var iedomāties. Vilnis gājas līdz debesīm, un tad tur parādīja kadru, kur tas vilnis ir milzīgs, un tā viņa mazā laiviņa pašā viļņa apakšā, un tas vilnis pāriet pāri, ir tumšs ekrāns. Un, man liekas, nākušais kadrs ir bērs, vai ne? Tur tā kā visi tie tuvinieki sanākuši kopā atcerēties savus tuviniekus. Un cik es saprotu, ar tā filmu uz patiesiem notikumiem ir uzņemta. Es pat gribētu viņu atrast un nostīties vēlreiz tieši tā pēdējā kadra dēļ. Jo es biju pārbijies, es nezinu, man tas iedeva vispār kaut fobiju no okeāna. Man grūti iedomāties būt okeāna vidū. Bet pastījos to čalīt, kā viņš tur kā 3 sērijas viņam tur pa pusstundai. Viņš tur bija safilmējis, tāds slow paced vidīgs, vai ne, viņš tur vienkārši stāst, kā viņam iet un kā viņš tur jūtās. Sākumā čals dirsā vispār nevar pagulēt, vai ne, un tā kā nereāls miega trūkums un tad arī viņš tika paļaujās
lai viņu laivu vējš, viņam vajag vēju, lai viņš dotos uz priekšu, ne, un tad tā kā sākumā viss ir normāli, tā kā vējš ir, un tad pēkšņi 6 dienas viņš ir kaut kur čista okeāna vidū, viņš bija, man liekas, kur pusceļā, un tad 6 dienas čalis vispār bez vēja. Viņam nav vējš, viņš tā kā vispār nekustās priekš, pēc tam 6 dienām kaut kāds tur 20 kilometrus varbūt tik uz priekšu. Dīri tik, cik tie viļņi varbūt viņi pavada uz priekšu. Bet tā viņš tikai drifto. Viņš tāds, es neko nevaru darīt. Un tas liekas ir nereāli interesanti. Es nezinu, es skatos tāds, es gribētu būt tur. Bet es kā padomāju, Dievs, ieguldīgi, es vispār, es nezinu. Vēl pie tam viens pats. Viņš likās ļoti kompetents, var redzēt, ka viņš viņam tā laiva ir, ka viņš zina, viņš kā koordinātas visādas, vai ne, tur kaut kādas terminus un kā tur viss atšķirīt. Viņš nav stulbs, vai ne, nav tā, ka viņš tāds, let's do this shit for YouTube, for clout, vai ne. Var redzēt, ka viņam tas patīk, viņš to izbauda un tā viņš tā kā nofilmē savu ceļojumu, vai ne, savu pieredzi tajā visā. Bet rītīgi interesanti, tā kā viņš var filmē kaut kāds kadrus tāds mierīgs, pilnīgs klusums un miers, un tur kaut kāda putni lido, un tur kaut kādas vairākas dienas bija viens putns, kas vienkārši sēdēja viņam mastā, vai ne? Tur ķipā lidoja, kaut kur aizlidoja, kaut kur atgriezās, bija kaut kāds viens putns, ar kur viņš ceļoja līdzi. Un rītīgi interesanti, viņš tur kaut kādas grūtības viņam ir, vai ne? Tā kā kaut kas tur salūs, kaut kas jāsalabo, bet viņš tik mierīgs un rītīgi labs, ka var redzēt, čals zina, ko dara, un piemēram ar viņu es labprāt aizmaukt līdzi. Viņš kopā 30 dienas ceļoja. Viņš bija 30 dienas tajā ceļā. Tur, kas skatos to video, pēdējās dienas, čals izstījās rītīgi rāf. Viņš jau saka, ka viņš tā kā nevar sagaidīt, ka viņš būs uz zemes, vai ne, viņam tā kā rītīgi jau izbesījies. Izbesījies būt tā kā ūdenī, viņš grib zemi un izkāpt uz zemes, vai ne. Un kas tā kā normāli, bet tas viss ir daļa no procesa. Bet tā arī tik interesanti, ka tur vēl bija kaut kāds moments, ka čalim tā kā okeāna vidū viņam sanāca tāds road rage, un tur kaut kā ir tās rācijas, un viņš tā kā komunicē ar citiem, kas arī ir jūrā. Un tur viņš tā kā kaut kādā iPadā var redzēt tā kā savu trajektoriju, kā viņš brauc, un arī pirms viņiem pietuvojas kaut kāds cits kuģis, tā kuģa trajektorija arī. Un tur sanāca tā, ka viņi drīz ko laidosies, vai ne? Ja viņi tā turpinās savā ātrumā, tajā pašā trajektorijā, viņi reāli saskriesies, un viņi tā tuvojās jau viens otram. Un viņš tur tā kā rācijā tur mēģina viņus sasaukt, viņš nevar, un tāds tā kā rītīgi sāk lamāties, bet tā kā zaibā, tā kā es jau translēju uz latviešu krievalodu, viņš tāds, bet zaibā, ko es te nevaru pavākties malā, nevaru atbildēt, vai ne? Viņš vēl vienkārši okeāna vidū kaut kāds road rage sākās, tas ir rēcīgi. Bet diezgan inspiring, jā, tā kā 19 gados es vispār tā kā vēl vidusskolā gāju un vispār bail pēc 11 iziet no mājas ārā bez mazliet, vai ne? Tā kā rītīgi nice, bet tas varētu būt tāds experience, ko es labprāt arī izmēģinātu dzīvē, tiešām kaut kam pieķerties tādam ekstrēmam savā ziņā uz veselu mēnesi. Tur vienkārši nozūdi, un tu izej cauri kaut kādām milzīgām grūtībām, kas arī ir pat savā veidā riskē savu dzīvību, noteikti. Es domāju, jo kaut kāds vēters viņam bija, un tie viļņi bija tādi diezgan, nebija baigi milzīgi, bet kaut kādu tur vienu dienu viņam bija tādi lielāki viļņi, vai ne, bet vispār to visu 30 dienu laikā, tā kā okeāns tik mierīgs patiesībā laikam ir. Es pieļauju, varbūt tas kodā vasaras sezonā, ja viņš tā kā toči aizvakar, man liekas, vai vakar bija ielicis pēdējo sēriju, un varbūt, ka vasaras sezonā ir mierīgāks okeāns, bet es biju domājis, ka lai viņi izstāsta, ka, uznāks lielāks vilns, viņš tā kā apgāzīsies. Bet, izturēju, un tā kā baigās vēters nebija, bet, tur jau lietus līst arī ik pa laikam, un tā kā citreiz cepinoša saule, un tu esi tā kā tik ierobežotā vietā mazā, vai ne? Es domāju, ķipa tāds, it kā tā kā cietums, bet, cietums labi, tas bišķi savādāk. Tev tur iemet, tā kā tā ir izvēle, vai ne? Bet tā kā, ka tu
ievieto sevi ļoti ierobežojušos apstākļos. Es domāju, tu vari ļoti daudz par sevi uzzināt un iziet tādai pieredzei cauri. Es domāju, tas tev vispār sagatavo vairāk kaut kādām nākotnes dzīvē, vai ne? Jo tev ir jātiek galā ar visādām stresa situācijām. Tur tu vispār nedrīkst krist nekādā panikā. Lai arī kas noiet greizi, vai ne? Tev ir jāsaglabā vienmēr miers un ir jābūt vienmēr gatavam uz visu. Lai gan pat tu atpūties, un tu lasi grāmatu, un pēkšņi kaut kas var notikt. Un ievietot sevi kādos ierobežojušos apstākļos ir, man liekas, ļoti svarīgi vispār kaut kādai pašizaugsmē. Jo čalam ir 19 gadi, tas ļoti apsveicam, reāli. Un, jā, tas ir arī kaut kādas pāris manas domas, par ko es gribēju parunāt šajā epizodē. Bišķi pa basīti. Pa ko neteikt, un pa to fucking čalīt, kurš tā kā fucking, viņam nevajag ankuru, viņam ir olas, un tā kā es noteikti paskatīšos vēl to, ko neteikt seriālu šovu raidījumu, jāiedziļinās vairāk, jāmēģina arī atcerēties, par ko viņi tur actually runā, vai ne? Tā ir tāda viena lieta, bet atmiņa arī, par atmiņu varēs parunāt arī nākušajā epizodē. Ir ko teikt tādā ziņā. Jā, atcerēšos. Tā ka jā, ok. Paldies, klausījies. Un tad jau jālīdz nākušajā reizē.